Hei, hei! Mans vārds ir Gunita Lagzdiņas-Krotarēna, un šodien mēs tiekamies jau trešajā rubrikas Darīt ir radīt, jeb nejaušība nav sērijā. Un šodien es vēlētos atbildēt uz vienas sekotājas jautājumu, kāpēc tieši otrdienas ir manas īpašās dienas. Pirmkārt, es jau sen apsvēru iespēju no digitālā satura patērētāja kļūt par radītāju. Otrkārt, tad, kad es izdomāju, kā es to varētu realizēt, proti iepazīstināt jūs ar latviešu literatūru, es ieraudzīju kalendārā, ka 23. aprīlī ir Pasaules grāmatu diena. Tā izrādījās otrdiena, un man šķita, ka tas ir zīmīgs datums, kad sākt. Un tikai vēlāk es piefiksēju, ka otrdienas man arī citādā ziņā ir īpašas, jo es esmu dzimusi otrdienā. Treškārt, lai kļūtu kādā jomā par profesionāli, ļoti svarīgi ir regulāri treniņi un disciplīna. Tad ar šo izaicinājumu es arī sevi regulāri trenēšu šādi publiski uzstāties un izklaidēt jūs, un jūs savukārt zināsiet, ka tieši otrdienās tas notiek. Un tad, kad smadzenēm iedod termiņu, tad viņas sāk ražot idejas, kā to visu realizēt. Pretējā gadījumā cilvēkam ir tāda tendence prokrastinēt, proti izdomāt visādas atrunas, šodien nevaru, tad man tas, tad man šis, un tāpēc ir otrdienas un regulāri tikšanās man, jums, un tāpēc uzraksti arī tu, kuras ir tās lietas, kuras tu dari regulāri. Un tiekamies nākamā otrdien. Čau, čau!